Neņem ļaunā. Ārprāts, ko tu dari, Hilda, vai tu traka esi šitā pielavīdies cilvēkam? Monika, es tikai gribēju pārliecināties, vai Žanis te nav. Žanis? Nu, ko tu runā? Monika, man ir vajadzīga tava palīdzība. Nu, kāda? Es nezinu, vai es esmu tev teikusi, bet man šonedēļ būs dzimšanas diena. Kā? Tad es jau esmu tev teikusi. Vismaz 18 reižu pēdējo 2 dienu laikā. Nu, lai nu kā, bet Žanis manas bailes nesaprot. Banāni ausīs. Vai tu man nevarētu palīdzēt? Nu, labi. Es ceru, ka viņš šoreiz tev neuzdāvinās kaut ko tādu kā pagājušo gadu. Bet tas tiešām bija kaut kas briesmīgs. Es līdz šim brīdim neesmu sapratusi, kas tas bija. Tā kā plecu šallei, tā kā par īsu, tā kā volejbola tīkli par garu. Hildiņa, labāk, ka Žanis vispār nezin, ka tev būs dzimšanas diena. Nē, tā es neesmu ar mieru. Nē, labāk, lai dāvana ir bezjēdzīga, nekā es palieku bez šā. Jā, bet galvenais taču nav dāvana, galvenais taču ir cilvēks, kurš tev dāvana pasniedz ar viņa gaumi, kuras Žanim nav. Bet vai tu man palīdzēsi? Nu, labi. Atnācīs šovakar vakariņās, mēs viņu abas apstrādāsim. Es ievadīšu sarunas par vajadzīgo tematu, ja? Labi, paldies viņā. Tad līdz vakaram. Pasakainas kūciņas, Žani, vai ne? Tas tiesa, Roberts. Jā, ja runājam par kūciņām. Vai jūs redzējāt to milzīgo jubilejas torti, kuru bija ielikt mūsu ķīmiskās tīrītavas skatlogā? Jā, tas taču ir par godu ķīmiskās tīrītavas 10 gadu dzimšanas dienai. Johaidī, es aizmirsu šiem nosūtīt apsveikumu. Jā, pagājušo nedēļu arī Cālīša kundze nosvinēja savu 70. dzimšanas dienu. Ir tāda sajūta, ka visi mūsu rajonā svin dzimšanas dienas. Pag! Vai tik kādam no mums te arī drīzumā nav dzimšanas diena? Vai, piedod, Monika, vai drīkstētu palūgt tev vien tasīt kafijas? Labi, Žani. Un ja runājam par dzimšanas dienām, tad man ir tāda liela nojauta, ka dzimšanas diena būs kādam mums ļoti labi pazīstamam un mīļam cilvēkam. Un dažs labs, kas būs to aizmirsis, tam klāsies ļoti plāni. Jā. Atvainojiet. Ar cukuru, Žanīt? Paldies, bez šaubām. Paldies tev. Daudz laimes dzimšanas dienā. Nu, un tu jau laikam domāji, ka es būšu to aizmirsis, ja? Robertiņ, mana dzimšanas diena būs pēc 4 mēnešiem. Ak tā? Nu jā. Viņa runāja par Hildas dzimšanas dienu. Kā? Tu to visu laiku zināji? Bez šaubām. Ne, bet kāpēc tu klausies, ko mēs te tā runājam? Žani! Es vienkārši gribēju apskatīties, cik tālu jūs žagatiņas abas aizrunāsties. Paga, Robertiņ, no kurienes tev gadījās konfekšu kārba ar visu kārtīti? Daudz laimes dzimšanas dienā, tavs Roberts. Robert? Nu, ja tu to tā gribi zināt, tā ir dāvana ārkārtas situācijām. Dāvana ārkārtas situācijām. Jā. Labi, skatīsimies tālāk. Priecīgus Ziemassvētkus, laimīgi jauno gadu tavā kāzu dienā. Silti, jo silti laimes vēlējumi tavos svētkos. Labākā dāvana tev esmu es pats. Jā, priecīgs līgos svētkus. Bet šī kārtība ir visjaukākā. Piedod, mīļā.
vai mēs varētu salīgt mieru. Labi, es to nolikšu atpakaļ vietā. Robertiņ, nav nekāda jēga. Nākamreiz tas nebūs nekāds pārsteigums. Būs gan. Šīm konfektēm ir 3 gadi. Vai, paklau, Robi, nav slikta doma, būs jāatcerās. Nē, vīrieši tiešām ir neciešami. Paklau, Hilda, kura dzimšanas diena tad tā īsti būs? Manējā. Es gribēju vaicāt, cik veca tu būsi? Piedod, Robertiņ, viņa ļoti labi saprata, ko tu viņai vaicāji. Es par tevi brīnos. Sievietē jautāt vecumu ir nepieklājīgi. Paldies, Monika. Nu, kāpēc mums jāzina, ka Hildai paliks 55 gadi? Nepaliek viss, man ir tikai... Neteikšu viss. Kāda gandrīz izvilināja. Vilties, es nemūžam un nekad un nevienam neteikšu, cik man ir gadu. Viņa neteiks, es pateikšu. Žani Bimba. Susuri, tu neuztraucies. Speķuci. Es tagad ar konkrētiem cipariem nemanipulēšu. Es teikšu tā, viņai gadu ir Cālīša kundzes gadi plus veļas mazgātavs, ķīmiskās tīrītavs numurs dalīts ar 2 reiz 4. Labi. Ja tu zini, ka man ir dzimšanas diena, bet tad pasaki, kur tu mūs aizvedīs to nosvinēt? Zini, man ir tāda klusa vēlēšanās nosvinēt viņu tā, kā mēs viņu nosvinējām pagājuši gadu. Kā tas bija? Mēs abi divi vien mājās sēdījām un omulīgi ēdām vakariņas. Jā, tikai vakariņas gatavoju es. Un kad es biju nomazgājis visus traukus, man zvanīts zvilnēja pie televizora un teica, Hildiņ, sveicu tevi jubilejā. Tā, man ir priekšlikums. Hildu, aiziesim uz labu restorānu un tad noskatīsimies teātra izrādi. Mīļie draugi, cik tas būtu romantiski. Man gan nešķiet, ka tā būtu sevišķa laba doma. Žani, tā būs mūsu dāvana Hildai. Mēs par visu maksāsim. Norunāts? Es gribēju teikt, tā ir gan kolosāla doma. Ārprāts, ko es esmu aprecējusi. Un tagad uzspēlēsim kārtas. Tā. Paldies par jauko vakaru un uzaicinājumu uz restorānu un teātri. Ne, tā būs tiešām jauka dāvana. Žanī, tu zini, kā dāvanu es gribētu saņemt no tevis? Nu, kādu? Tu varētu salabot to krānu, kas pil. Kad šis sāc pilēt? Nu jau 4 mēnešus. Neuztraucies, nepilēs. Nāks laiks, nāks padot. Žani, nāc, iesim mājās. Ar labvakaru. Mīļumiņ, es esmu ļoti noguris. Jā. Es iešu gulēt, ja? Labi, mīlulīt, ej gulēt. Es tūlīt nākšu. Jā. Rādi, kur ir tev tas pilošais krāns? Žani, kādā nakts melnumā. To es tāpēc, lai atšūtos no Hildes. Tu vari man palīdzēt. Varu? Tā, redz, es gribētu, lai tu nopirktu Hildei, dzimšanas dienai dāvanu. Bet kāpēc tu pats negribi? Man ir tāda sajūta, ka mans pirktās dāvanas viņai nepatīk. Kāpēc tu tā domā? Redz, es visus šos gadus viņai pērku tās dāvanas, bet pēc tam neviens, nekur, nekad tās dāvanas nav redzējis. Paklau, mīļamiņš, naudu, nopērc kaut ko tādu, tu jau zini, ko tu Par šo? Tā, vai Hilda ir devusi mājienu, ko viņa vēlētos saņemt? Pagā, šodien viņa teica, ka viņai dara tā māja tosters.
Vai, Žani, sievietes negrib saņemt saimniecībā domāts dāvans. Sievietes grib saņemt kaut ko jauku, kaut ko skaistu, kaut ko sievišķīgu, kaut ko, dāvanu sirdī. Sapratu. Nav nekāda pretenzija. Nopēc pēc saviem ieskatiem, ja? Jā. Labi, čau, paldies. Labnakti. Žani, ja tu esi atnācis, salabo krānu. Ko tu? Tādā nakts melnumā. Čau. Žani! Tā esi tu? Kas ir? Sveiks, Žani! Sveiki, Monika! Roberts dabūja biļetes uz izrādi pie tējas tasas. Ko tu runā? Nevar būt. Kā tad nevar? Uzkāp augšā un pārliecinies pats. Un uz kapšāri? Hilda! Sveika! Man likās, ka es dzirdēju tavu balsi. Tu zini, uz kādu izrādi Roberts dabūja biļetes? Pie tējas tasas. Pie tējas tases. Tā taču ir ejošākā sezonas izrāde. Nē, Roberts ir izsmījums. Roberts ir īsts latgaliešu džentlmenis. Tā būs jaukākā dzimšanas diena manā mūžā. Vai dieviņ? Kas tad, nu? Nu, pat ienāca prātā, ka man nav īstā, ko vilkt mugurā. Tā nu nav. Gluži plika, taču tu nestaigā. Plika jau nu nē, bet tādā reizē ir grūti izvēlēties. Tā sarkanā kleita vairs nav aktuāla, un ar to mini es jau biju mājas viesībās. Varbūt, ka lilā vai melno. Palīdz izvēlēties. Tā, lilā. Re! Kas tas ir? Droši vien dāvana, ko Žanis man nopircis dzimšanas dienā. Kā tu zini? Viņš tās vienmēr slēp skapī. Jā, atkal kāds drēbes gabaliņš. Bet tu negribi palūrēt pa mazu spraudziņu, kas tur ir? Smago vilšanos es atstāšu pēdējam brīdim. Bet varbūt, ka Žanis šogad ir nopircis kaut ko skaistu. Paskatīsimies! Nu, labi. Kad pirmais šoks būs pāri, tad Žaņa klātbūtnē man vieglāk būs notēlot, ka man dāvana tiešām patīk. Jā. Monika. Nu? Pagaidi. Ne, viņš ir nelabojams. Ko tu gribi ar to teikt? Nu, uz šī fona visas līdzinājās Žaņa dāvanas vienkārši skaistas. Manuprāt, dāvana ir ļoti jauka. Es gribētu saprast, kas tas ir. Tās ir namamātes svētku bikses. Viņa tās vēl mugurā, kad rīko smalkas viesības. Viesības? Tieši pirms mēneša es tādas redzēju Berga bazārā. Nevis Berga bazārā, bet Latgalītes tirgū. Hilda! Tev tikai vajadzētu uzvilkt melnu topiņu, platu jostu, sarkanas augstpapēžu kurpītes, un tēps ir gatavs. Lai ietu ķekatās. Paklausies, man gan tās patīk, un Žaņa izvēle ir nevainojama. Nemēģini viņu aizstāvēt. Es zinu, ka viņš ir man gribējis labu, bet man ir skaidrs, ka Žaņa gaumes izjūta ir tāda kā teļam. Tu esi vienkārši nepateicīga. Žanis te ir ieguldījis līdzekļus, naudu. Un nekā muļķības! Tas ir tik stulbas un tik spocīgs, ka tu vienkārši jāsmejās. Es gribētu redzēt to stulbeni, kas viņam ir ieticis tās nopirkt. Prieks iepazīties. Ko tas nozīmē? Tā stulbeni, kuru Žanim lika tās nopirkt, tā esmu es. Man uzreiz vajadzēja saprast,
ka tu kaut ko tik šiku, tu nespēsi novērtēt. Šiku? Man tādas bikses ir vajadzīgs tikpat kā kazai 5. kāja. Man vajadzēja tosteri. Tosteri, Žanis, ar teicu tosteri. Kā sievietei var būt tik banālas vēlmes? Man labāk piestāvētu tosters nekā tādas klauna bikses. Uzreiz vajadzēja iedomāties, ka jaunajā modernajā veikalā man tev dāvana nav ko meklēt. Jā, jau nu tu esi tik jauna un tik moderna. Valkā, var valkāt pati. Un valkāšu arī, tikai es tās pēcpusē ieņemšu par pusmetru šaurākas. Jau Lucīt, mēs tavā dzimšanas dienā iesim uz teātri. Viegli jau tas nebija, bet jūs padevīgais mākslinieks biļetes tomēr sagādāja. Och, tu mazā spīgana, tu esi atradus dāvanu. Nu, ko tad šogad es esmu tev uzdāvinājis? Es gribēju tev vaicāt, vai tev patīk tas, ko šogad es esmu tev uzdāvinājis? Nepūlies, Pečetīt, es zinu, tās tev ieteica Monika. Labāk jau nu būtu paļāvies uz savu slikto gaumi. Nu, es taču teicu, ka jāpērk tosters. Kā tu Hildai varēji nopirkt ko tādu? Labāk nejaucies. Labi. Redzi, nav ļaunuma bez labuma. Tu esi izsaiņojis un konstatējis, ka tev tā dāvana nepatīk. Un tagad tu viņu var samainīt, pirms iedod man, lai es viņu pasniegtu tev. Nu, re, viss ir vislabākajā kārtībā. Žanīt, šeit, lūdzu, ņem. Un toties biļetes, 2 biļetes, tev nevajadzēs samainīt. Nevajadzēs, jo mēs tās nepieņemsim. Bet kā tā? Es netaisos iet cilvēku uz teātri, kurš mani uzskata par vecu hipopotāmu. Monika, vai tu tiešām tā pateici? Nē. Es tikai teicu, ka Hilda ir tāds potāmus, kāds vispār nekad nav redzēts. Žani, atdod biļetes. Bet viņas maksā 6 latus. Kaut vai 66. Es nekur neiešu, tu vari iet ar kādu citu, ja tu gribi. Nu jā, laba doma. Neaksties! Lūdzu! Mēs tās atpakaļ nepieņemsim, mēs solījām, ka mēs dabūsim biļetes, un mēs tās dabūjām. Mēs nekur neiesim. Ko? Es taču neiešu uz teātri ar personu, kur uzskat, ka mana gaumes izjūta ir kā teļam. Daudz laimes dzimšanas dienā. Es ceru, ka tev būs laba veselība vēl nākamos 75 gadus! Nu, sveiks, Robīt. Sveiks, Žani. Hilda sūta biļetes atpakaļ un lika pateikt, ka viņa neies. Nu, žēl gan. Žēl. Nu, tu esi redzējis vēl ietīpīgāk un spītīgāk kazu kā Hilda. Jā, Moniku. Ja Hilda saka, ka viņa nāks uz teātri, tad Monika noteikti teiks, ka viņa nenāks. Jā. Bet tu nekreņķējies, Žanīt, nekreņķējies. Gan es tev izstāstīšu visu, kas tur tajā teātrī notika. Jā. Robīt, nē, tu necenties, nevajadzēs, jo redz, Hilda ir nolēmusi, ka tā dzimšanas diena noteikti obligāti jāsagaida teātrī. Un tieši šai izrādē, saprot, vienkārši man biļetes ir jānopērk citur. Žanīt, visas biļetes ir izpārdotas. Nav. Nu? Nu, nav. Nav. Nu, pagad. Bet man ir ideja, ko mēs varam darīt. Tā, šiņiem. Nu? Un saki Hildai, ka tu tās nopirki kasē, bet tikai neaizmirst man samaksāt par viņām, ja? Jā. Pagad. Un ko tu teiksi Monikai? Monikai es teikšu, ka tu man atdevi šīs biļetes, un es tās pārdevu. Jā. Un viss, nu, kopā ar mani jau viņa nāks. Jā. Pagaid, un ko tu domā darīt tad teātrī? Abas nosēdina tās kaziņas blakus, ko viņam klapas uzliks uz acīm un... Žan, bet tu taču viņus pazīsti. Nu, viņas taču rītdien jau būs vislabākās draudzenes. Nu, viena otrai jau kārsies kaklā. Nu, kā tad? Nu, pareizi. Robi, tagad tā, ja? Tagad Āzīts aizies savai kaziņai pateikt, ka viņš biļetes ir nopircis kasē. Visu labu!
Pirmajā rindā. Jā, otrā, trešā vieta. Nē, nu vietas nav sliktas, ņemot vērā, cik mums grūti bija dabūt biļetes. Mums jau laimējās, ka tad, kad tu gāji uz kasēm, kāds bija atnesis jau atpakaļ 2 biļetes. Paklau, Monika, tu šodien satiki? Jā, vairāk kārt. Es ar viņu nerunāju. Nu, kāpēc tā? Jūs taču abas esat draudzenes, jūs taču varējāt izlīgt. Pagaid, jāpaskatās, kāda publika ir sanākusi. Vai cik skaisti, vai? Cik uz teātri nāk saposušies un tik inteliģenti cilvēki. Uz dažiem tas neattiecās. Nes kas mums sēdies blakus. Mums jau nu vienmēr laimējas. Vienmēr sēžam kādam blakus, kas nāk pēdējā brīdī, un tas braucas garām, nomīdams visiem kājas. Ja. Es ciest nevaru cilvēks, kas nevar laikus atnākt uz teātri. Pagaidi, Hilda, nu nomierinies, tūlīt sāksies. Viss sākās brīdī, kad es nāku. Draudzības un mīlestības skaistākā apvienības pēkšņi sabruka. Kāpēc? Ko tu te dari? Monika, ko tu te dari? Sēdies taču, sēdies. Vai tu neteici, ka tu tās biļetes atdevi atpakaļ kasē? Vai tu neteici, ka tu viņas pirki kasē? Sēdīsim, nesavāgojas visiem pa priekšu. Nesēdēšu! Dievs labi, tad Sēdieties taču, kundze, Jo, kāpēc es zinu, ko viņš darīja vakar? Puiši sejā parādījās neizpratne, un viņš teica, tas nav tā, kā tu domā. Izbrīnījos, un dusmīgi sejas izteiks un teica, ir gan. Nemelo, stāsti patiesību. Draugs atzinās. Padzina. Sacīdama, lai vairs nekad nerādās, lai gan tajā brīdī nezināja, vai vēlāk to nenožēlošu. Es nespēju piedot viņai sansoļus. Mums attiecas kundzes, un es nekad nebūtu bažījies, ka ar mums tās gadīsies. 3 mēnešus es atturējos no jebkādām emociju izpausmēm. Nevienas asaras es nenožēloju, ne strīdu, ne pārdzīvoju. Ilgās mierās, vēstules gaidīja man pie skolas, pie mājām, terorizējām vecāks līdz padevos. Sameloju, ka esmu. Robertiņ, tu negribi paskatīties? Patiesībā tomēr mīlēju tik stipri, Es gribu. nespēju savām jūtām galu. Visticamāk, es klausos pēc vientiesīgas būtnes. Patiesībā esmu diezgan cinisks. Feministēju apmālējošiem plāniem un darbiem. Jā, bet arī man pašpārties labais Draugi nekad nevar būt par daudz. Draudzībai mūsu dzīvē ir milzīga loma. Taisnību sakot, draugi ir teju vai vērtīgākais, kas mums ir. Ha! Sintī, nekad nesarauj draudzību. Nezaudē draugus, vēlāk to nāksies nožēlot. Nu gan pateica. problēmas. Ja tu neiebilst, tad gribētu labāk klausīties lūgu. Sēdi un klausies. Kā es varu klausīties? Ko es klausos, kad tu teici, ka tarkšs? Vai tu tarči, nemitīgi tarči, visu Man dienu trauc, ka tev nemitīgi tarkšs. Sēdiet un netrokšņojiet. Tas radīja manī tikai vēl lielāku pretestību. Dieva dāvana. Monika, viņam ir taisnība. Tev vajadzētu stāvēt klusu. Man klusu! Tu pati visu laiku trokšņo. Tu nemitīgi runā, tu nemitīgi Zināju, ka kādreiz uzzināšu par sansoļiem. Nomierināmies. Visam būs beigas. Mūsu attiecības. Pazuda kurpe. Tomēr kā jau ik Man reiz pazuda tas kurpe. Saulains uzglūna nelaime. Es Atradu. stāvokli. Sākumā to neteicu, jo bija pārliecināta, ka bērnu viņš gribēs paturēt. Savukārt man svarīgs bija darbs un nākotnes plāni. Es savienojos un pateicu, ka viņa ir grūta. No viņa būs vienaldzība. Protams, jau nākamajā dienas vakarā draugus sacēla trauksmi. Es esot pazudis. Labi, tiksimies pirmdien. Ko tu teici? Es īsti nesadzirdēju. Es runāju par tavu draudzeni, Mēriju von Grābenu. Viņa nu man nav nekāda draudzene. Kas tad šai noticis, Džon?
Es nu pats saņēmu telegrammu no Rivjēras, kur viņa atpūtās. Nu jā, mūsu pašu zeme viņai jau ir par prastu. Kas tad viņai noticis? Viņa ir mirusi. Mirusi? Nevar būt. Tas nevar būt, Mērijas vairs nav. Saņemies, Sintī, saņemies. Tu nesaproti, mēs ar Mēriju bijām draudzenes. Tikai tagad viņi to vairs neuzzinās. Mums gadījās pavisam nenozīmīga ķilda. Es runāju nepiedodams lietas. Es to nekad nespēšu sev piedot, nekad. Mēs sastrīdējāmies par galīgiem niekiem. Es pat vairs neatceros par ko. Nepārmet sev, Sintī, nepārmet. Man vajadzēja būt gudrākai. Mēs abas bijām pārāk lepnas, lai lūgtu piedošanu. Es būtu gatava uz visu, lai tikai kaut vienu reizīti vēl varētu viņu redzēt un pateikt, cik ļoti es visu nožēloju. Hilda! Ārkārtīgi rūpīgi nācija. Piedod man! Es biju vainīga! Es esmu vainīga tikai. Lūdzu, sēdieties. Piedod!